14. stacija. Jēzu gulda kapā. Marka evaņģēlijas 15. nodaļa no 42. līdz 46. pantam. Un pievakarē, jo bija sagatavošanas diena, tas ir priekšsabats, Jāzeps no Arimatejas, cienījams sinedrija loceklis, kas arī pats gaidīja Dievu valstību, uzdrošinājās ieiet pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. Bet Pilāts izbrīnījās, ka viņš jau ir miris. Pasaucis centurionu, viņš tam jautāja, vai viņš jau nomira, un saņēmis ziņu no centuriona, viņš atvēlēja Jāzepam Jēzus miesas. Un tas nopircis smalku lina audeklu. Jēzu nocēla un ietina audeklā, un ielika viņu kapā, kas bija izcirsts klintī, un kapa ieejai aizvēla priekšā akmeni. Ja tev ir iespēja šajā brīdī veltīt laiku Dieva vārdu apcerei, tad apturi video un šo iespēju izmanto. Lūdz svētā gara vadību un uzkavējies pie kāda dzirdētā evaņģēlija frāzes vai vārda un vēro, kā tā tevī atbalsojas. Vai arī tu vari iztēlēt šo notikumu piedzīvot kā dalībnieks vai dalībniece. Zīmīgi, ka Marks akcentē to, ka Jāzeps uzdrošinājās ieiet pie Pilāta, kurš pirms pāris stundām nāvei pie krusta bija nodevis citu jūdu. Lai arī Jāzeps ir ļoti ietekmīgs jūds, viņam vajadzēja drosmi, lai Pilātam izprasītu Jēzus ķermeni, kurš pēc tā laika izpratnes bija nolādēts. Kas tam pieskārās, kļuva nešķīsts uz vairākām dienām. Tāpēc Jāzeps tai gadā zaudēja iespēju piedalīties lielākajos jūdu svētkos Paschā. Saskaņā ar evaņģēlija liecību Jāzepam piederēja jauns kaps, kur vēl neviens cits nebija apbedīts. Tā toreiz bija liela vērtība. Nereti turīgi cilvēki iegādājās savu kapa vietu vēl ilgi pirms nāves. Tāpēc visticamāk, ka Jāzeps šeit Jēzum atvēlēja kapu, kas bija domāts viņam pašam. Cik tas ir zīmīgi. Tik tālu viss atklāja Jāzepa drosmi, viņa ticību un rūpes. Tomēr evaņģēlists Lūka norāda uz Jāzepa piederību sinedrijam. Tieši tajā tika pieņemts lēmums vest Jēzu pie Poncija Pilāta, lai tas notiesā viņu uz nāvi. Nevienā no evaņģēlijiem mēs neatrodam, ka kāds no sinedrija locekļiem šim lēmumam būtu iebildes. Tur nebija nekādu diskusiju, tas notika vienprātībā. Rodas virkne jautājumu. Ja Jāzeps patiešām ticēja Jēzum, tad kādēļ viņš neiestājās par viņu vēl tad, kad Jēzus bija dzīvs? Visticamāk arī mēs pazīstam bailes, vēlmi iedarēties, neizsaukt neizpratni. Mēs iespējams apzināmies sevi kā ticīgus cilvēkus, un tomēr tikai slepenībā. Tas mums īsti neļauj būt pašiem, būt patiesiem un atklātiem. Jā, tas varbūt mūs pasargā no kādiem sarežģījumiem,
un tomēr arī no labiem draugiem. Tas noteikti kavē mūsu augšanu par cilvēkiem, kādi vienmēr savas sirds dziļumos esam ilgojušies būt. No šī notikuma redzam, ka mēs varam mainīties. Mēs varam uzdrošināties no Jāzepa pirms Jēzus notiesāšanas, kļūt par Jāzepu, kas ar drosmi dodas pie Poncija Pilāta. Tā ir pārvērtība, ko Kristus ar savu krusta ceļu dara iespējamu. Viņš pats top pārvērsts. Evaņģēlija vārdiem runājot, viņš šajā kapā kā labības grauds krīt, lai nomirtu, bet ne lai tur paliktu, bet nestu daudz augļus. Pāvests Benedikts 16. par to saka: šeit sākas lielā maizes pavairošana, kas ilgst līdz pat mūsu dienām. Mēs katrs esam šai procesā iekļauti. Vai klausoties evaņģēliju, vērojot Zīgera Koldera gleznu vai dzirdot apceri, tu pamanīji sevī kādu iekšēju dzīvību dodošu kustību? Ja jā, tad atgriezies pie tās un uzkavējies. Šajā krusta ceļa pēdējā stacijā tu vari atskatīties uz noieto ceļu kopumā. Ar lūkšanas attieksmi jautā sev, kurus brīžus tu atceries vispilnīgāk, visspilgtāk? Ko tajos Dievs tev vēlējās dot? Vai tas bija kāds iedrošinājums, izaicinājums, mierinājums vai atklāsme? Lūdz Dievam žēlastību tam atsaukties un ļauj viņam runāt uz tevi. Ja vēlies, noslēdz sakot mūsu Tēvs lūgšanu.